Esmu Dairis Aniņš, Nodokļu muitas policijas finanšu izlūkošanas daļas vadītājs. Pateicoties Eiropas ekonomikas zonas grantu finansējumam, valsts ieņēmuma dienests īsteno projektu tiesību sargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu apkarošanā un novēršanā Latvijā. Esmu šī projekta vadītājs. Iespēja piedalīties Eiropas ekonomiskās zonas grantu finansētajā projektā ir ļāvusi šos līdzekļus ieguldīt informācijas sistēmu attīstībā un personāla apmācībā. Tāpat īstenojot šo projektu, Nodokļu muitas policija vēlas uzlabot analītiķu darba vidi, radot iespēju ātrāk un operatīvāk reaģēt uz notikumiem un informāciju. Būtiski tiks uzlabots Nodokļu muitas policijas pārvaldes operatīvais un izmeklēšanas darbs. Informācijas automatizēta apmaiņa ar valsts policiju pacels sadarbību visam citā līmenī un nodrošinās plašāku informācijas pieejamu nacionālajiem krimināla izlūkošanas modelim. Apkarojot nodokļu noziegumus, tā skaitā aploksņa algas, tiks vairot budžeta ieņēmumi un sekmēta godīga uzņēmējdarbības konkurence. Šo projektu mēs droši varam uzskatīt kā soli uz labāku un drošāku Latviju. Strādājam kopā drošai un konkurētspējīgai Eiropai.